Eiropas Savienība guvusi panākumu samazinot robežas starp dalībvalstīm dabā, taču virtuālajā pasaulē arvien pastāv gluži vai mūri. Kad Latvijas iedzīvotāji varēs brīvi iepirkties internetu veikalos un izmantot citus e-komercijas pakalpojumus no pārējām Eiropas Savienības valstīm, kuras internetā arvien šķir grūti pārvarams robežas, to noskaidroja Andris Lācers. Ar pāris klikšķiem internetu veikalā tikt pie kārotas mantas vai pakalpojuma jau sen nav nekas neparasts, taču arvien ir tā, ka no e-komercijas platformām ārvalstīs daudz kas nav pieejams. Gan tādēļ, ka tirgotājs uzskata Latviju par pārāk tālu un nedrošu partneri, gan arī pateicoties dažādiem likumiem par datu aizsardzību un autortiesībām. Piemēram, patērētājs saskars ar tā dēvēto ģeobloķēšanu. Tiešsaistes video pakalpojumu vai mūzikas straumēšanu vai daudz citu, pirms tās pašas e-grāmatas, ir pieejamas vai precīzāk nav pieejamas no citas dalību valsts patērētājiem, tāpēc, ka dēļ autortiesību ierobežojumiem viņas tiek bloķētas un ir pieejamas tikai konkrētā dalību valstī. Eiropas Savienība ir apņēmusies pāris gadu laikā ieviest vienotu digitālo tirgu, un tieši autortiesību saskaņošana var būt viens no grūtākajiem pasākumiem šajā ziņā. Tāpat arī pievienotās vērtības nodokļu likmi vienādošana un pasta piegāžu tarifu regulācija. Taču ir arī vienkāršāki un ātrāk veicami pasākumi, piemēram, patērētāju tiesību aizsardzības ziņā un uzņēmējdarbībā. Ko darīt, ja man ir kaut kādas sūdzības, teiksim, es esmu Latvijā iegādājusies preci no Vācijas internetu veikala, kur man ir sūtīta, kur ir ražota Spānijā, ja? Kas tad ir ar manām tiesībām? Ja man ir viena Eiropas Savienība, tad man vajadzētu būt vienādām tiesībām un teiksim, man kā patērētājiem un arī man kā uzņēmējiem vajadzētu būt, kad es vienādi labi varu sadarboties ar visām dalību valstīm. Ja? Apstākļus, kas liktu dalību valstu un Briseles birokrātijai griezties ātrāk un atvieglot dzīvi ierindas patērētājiem un uzņēmējiem, ir aplēsis, ka Eiropa zaudē citiem pasaules reģioniem digitālās ekonomikas potenciāla izmantošanā. Tiek vērtēts, ka šis potenciāls ir ap 340 miljārdiem eiro katru gadu, ko varētu atbrīvot, kas nozīmē to, ka šis sektors piesaistītu jaunas investīcijas, radītu tos darba vietas, arī uzlabotos produktivitāte, kas nozīmē arī, tādam ikdienas patērētājiem lielāku preču pieejamību, zemākas cenas. Lai īstenot šos nodomus, Eiropas komisija jau piedāvā stratēģiju, atlicis vien izdomāt tai piemērotus taktiskos soļus. Andris Lācers, Pēters Barkevičs, Armands Virbulis, Latvijas televīzija.